31. augustā Rīgas Austrumu vidusskolas telpās notika preses konference, kurā Rīgas pašvaldības vadība informēja par aktualitātēm Rīgas izglītības iestādēs sagaidot jauno mācību gadu. Šogad lielāki vai mazāki remontdarbi ir veikti aptuveni pusē izglītības iestāžu – 70 bērnu dārzos un 70 skolās, un kopumā tam izlietoti 27 miljoni eiro. Remontdarbi telpās ir pabeigti, un visas izglītības iestādes ir gatavas uzņemt izglītojamos. Kā atzina Rīgas domas priekšsēdētājs Nils Ušakovs, galvenais izaicinājums no 1. septembra būs brīvpusdienu nodrošināšana visiem 5. un 9. klašu skolēniem. 300 000 bērniem, sakot no šī gada 1. septembra, saņems brīvpusdienas Rīgas izglītības iestādes. Tas ir daudz. Tas nozīmē, ka ļoti daudzam skolam vajadzēja pārskatīt dažreiz būtiski stundu sarakstu. Tas nozīmē, ka bija nepieciešams palielināt pārtraukumus, bija nepieciešams pārskatot stundu sarakstu, paredzēt laiku, lai tiešām visi bērni varētu paspēt šīs brīvpusdienas dabūt. Ja jaunieši tikai pavada savas mācību stundas un viss, bet viņi nedomā par to, ka viņi var paši veidot gan vidi apkārt, gan apkārtni, gan radoši attīstīties, tad izglītības iestāde ir izpildījusi tikai pusi konkrēti izglītošanas procesa, bet izglītības iestāde ir arī audzināšanas iestāde. Tas ir jāatceras ļoti nopietni. 3. septembrī Vērmanas dārzā notiks ikgadējais pasākums Nāc un piedalies, kurā varēs uzzināt visu par interešu izglītības piedāvājumu galvaspilsētā, kā arī iepazīties ar sagatavoto katalogu, kurā apkopota detalizēta informācija, lai ik viens varētu atrast savu vaļasprieku un liederīgi pavadītu brīvo laiku. Iesaku izmantot šo katalogu, un izmantot šo iespēju tiem rīdziniekiem, kuri nebrauks varbūt ārā no pilsētas un atrast kaut kādu brīdi, lai aiziet uz šo Vērmanas dārzu. Jo viena lieta ir atšķirt bukletu un izlasīt uz papīra, kas tas tāds ir. Bet otrs ir aiziet redzēt, ja tur būs tiešām aktīvas nodarbības, kur varēs paši piedalīties. Un es gribu teikt tā, ka bieži vien tāda pirmās iespējas ir varbūt arī vienam otram mānīgs. Ja? Un mums ir pat tā, ka bērns sāk darboties vienā interešu izglītības pulciņā, bet šajā iestādē viņš ierauga, kad vēl citas aktivitātes, un tad viņš labprāt arī pamēģina kaut ko citu. Tā kā tas arī nav aizliegts. Tas piedāvājums tāds, kāds bija arī iepriekšējā gadā, es runāju par interešu izglītību, viņš arī paliekās nemainīgs, nāk klāt atsevišķi jauni pulciņi, nāk jaunas kaut kādas idejas, jaunas aktivitātes, šis piedāvājums arī nedaudz tiek paplašināts, pamainīts, teiksim tā. Novēlu vēlreiz arī visiem veiksmīgu jauno mācību gadu un arī katram atrast savu interesi bez obligātās izglītības.